Nu, kaut kā izskatās tā vieta, kur kokus var bez maksas izmest. Reku ir kaudzīta. Šitan var izmest. Un tad viņu es tā saprotu, reku šitādās te skaidās samaļ. Un droši vien, ka kurināšanai izmanto reku aparāts, ar ko atrodas Kaudzīšu iela 59. Nu, kaut kā tāda vietiņa, kur var izmest bez maksas kokus. Iebraucot, tev ir jāpaņem kartiņa, jāuzbrauc uz svariem, čipiņu jānoskanē, jāizbrauc uz otru laukumu, jāizmet. Protams, tas pašam tas viss jādara. Un tad atkal jābrauc uz svariem, nosveries un atdot kartiņu un visu. Un bez maksas var atdot. Nu kā bez maksas atdot, bez maksas izmest nevajadzīgās mēbeles un tādas lietas. Jo es biju visu internetu izmeklējies, it kā atradu Clean Air, ka viņi pieņem bez maksas kokus. Bet, kad es piezvanīju viņiem, tad tur sanāca tā, ka viņi pēc būtības mēbeles vispār nepieņem. Vienalga kādā veidā tu viņus ar furnitūru, bez furnitūras, tāpat viņi nepieņem. Tā kā it kā viņiem oficiāli ir rakstīts mājaslapā, tajā price listā, ka bez maksas pieņem kokus, bet realitātē viņi laikam vienkārši kaut kādus, nezinu, tur dēļu gabals un tādas lietas pieņem, ko, nu, pēc būtības vispār cilvēks var vienkārši nokurināt krāsnī. Jo, nu kā, mēbeles jau tu, piemēram, Krievu laika mēbeles jau tu nekurinās krāsnī, vai ne? Kaut kā tā kā, zinat,